Labvakar! Vairs nav jābrīnās, ka neierastais to par ierasto un otrādi. Rīgā galerija Istaba 6 nedēļu garumā pārtaps par frizētavu. Ne jau ekonomisko grūtību dēļ, bet gan mākslas vārdā. Šie ir fragmenti no īsfilmas, kura tāpat kā labdabīgi piestrāvots ironijas fotogrāfijas un neparastas parūkas apskatāms galerijā Istaba. Pirmo reizi Latvijā 6 nedēļu garumā atvērta frizieru izstāde. Galvenais varonis tajā populārais ekscentriskais frizieris Pērs, sabiedrībā spilgts un pamanāms. Es nezinu, vai tā ir iedomība vai kas, man šķiet, ka man viss piestāv. Es varu atļauties arī vēl joprojām būt gan stilīgs, gan infantīls, gan jebkāds. Savā profesionālajā dzīvē Pērs nosvinējis pilngadību. 18 darba gados piedzīvojis nevienu ekstrēmu mirkli. Kopmītnēs, meiteņu toaletē, bez elektrības, bez gaismas. Meitenei gari mati, viņiem vajadzēja kaut kādu frizūru, bet tur nebija nebija spuldzītes un tumsā centos viņai sataisīt matus. Mums izstāde uzjundīja bērnības atmiņas. Tas bija laiks, kad friziera apmeklējums bija ļoti īpašs. Bija dzīvā rinda, 7 no rīta pie durvīm, un ja tev paņems, tad tevi paņems. Šobrīd šādu problēmu nav. Starp citu, frizēties pie Pēra var arī izstādes laikā. Jāatstāj tikai savas koordinātas. Es teiksim, atnākšu dienā, paņemšu lapiņu, izvilkšu, un tad viņam atzvanīs un viņam dos tādu iespēju. Jārēķinās gan ar tādu nieku, ka pats kļūsti par izstādes dalībnieku. Kamēr daži nodarbojas ar ekshibicionismu, tikmēr citi bauda ziemas priekus. Jau 9. gadsimta kronikas glabā liecības par pirmajiem slēpotājiem. Laiki mainās, hobiji paliek. Kamēr pasaules slavenības bauda ziemas priekus leģendārijā Aspenā vai Alpos, pašmāju zvaigznes labprāt putina sniegu tepat Latvijā. Čīna miers! Ejam slēpot! Ejam uz ezeru! Dziedātāja Olga Rajecka tejuji krītu ar distanču slēpēm piemājas ezera sniegā atstāja sliedes. Ja kārtīgi izslēpojas, tad brīvāk var pieiet arī ēšanas jautājumiem. Tas tāpatās kā noskriet krosiņu no rīta. Pamēģinu viss. Galvenais cilvēkam vienreiz dienā iesvīst. Kustīgā un azartiskā Olga slēpju komplektu iegādājusies izpārdošanā. Tā viņa pieskaņojas aksesuārus. Man ir galvenais, lai būtu cepure. Cepure un tāda interesanta cimdi, jo man ir bijis arī gadījums, kad mums angļi prasīja, kas tā ir jaunā mode cimdiem, slēpošanas cimdiem. Es saku, jā, tā ir Latvijas mode ar dūraiņiem slēpot. Jāstrie cimdi esot meitas dāvana, bet cepuri meistarojas modes māksliniece Elita Patmanīca. Jūs redzat, ka paceļās mākonis, tā esmu es. Es šodien reāli izlojos. Šoreiz Ances brauciens izrādās veiksmīgs. Apgūstot sniega dēļa vadīšanas principus, dziedātāja galvā liek ķiverīti. Man tā ir tikai aizsardzība. Man aizsardzība ir šeit uz galvas, man aizsardzība ir uz ceļiem, un man ir aizsardzība arī te visur. Kas nu dienu nav sievišķīgi, vai ne? Drošība un stils ir būtiski, tādēļ šoziem Ance uz kalnu gozējas kombinizonā. Aprīkojusies ar drošas snovošanas elementiem, Ance apklāja. Un tas ir arī veids, kā es saņemu adrenalīnu, jo es adrenalīnu koncertos tā baļa sajūta man nav, bet varbūt, ka tā deva mazliet ir vajadzīga, un tad to es davoju šeit uz kalnu. Ar putna lidojumu kalnu slēpošanas sajūtas raksturo bijusī laikraksta redaktors Armīte Ēlere. Vilina ātruma sajūta, ja? Tas brīdis, kad tu tā kā lido lejā no tā kalna. Ja? Slēpošana kopā ar dēlu sākus pirms 10 gadiem. Viņa izvēlas neuzkrītošu slēpošanas kostīmu ar drošiem aizsargiem, ķiveri un uzpurnīti. Kaut kur es nopirku šo te, ko es saucu par uzpurnīti. Tas nozīmē, ka tik augstā laikā, kāds ir šis, var droši braukt no kalna, kad nenosals deguns. Mūsu sastaptās kalnietes ir vienisprātis. Uz kalna galvenais ir drošība, un tikai pēc tam seko stila parāde. Lai optimistiski un praktiski pārziemotu, izpētījām jaunāko ziemas atpūtas jaunumus. Bahils. Apiežot ar neilonu bahilām kājas, tām netiek klāta mitrums un var droši brist sniegā, iztiekot bez dārgiem zābakiem. Šīs bahils aprīkots ar Gore-Tex membrānu, kas ir pat pa sev jau salīdzinoši dārga. Tad būs savu 30 lati, bet tā vidēji līdz 20 latiem. Sniega kurpes. Kosmiskā izskata piesprādzējumās kurpes ir ziemas dzīves atvieglotājs makšķerniekiem, medniekiem un citiem lielu sniega laukumu pārvarētājiem. Galā tur būs tādi metāli, tā kā asmenīši, lai ledu varētu ieķerties un neslīdēt. Maltītes ieturēšanai brīvdabā noderēs mūsdienīgi dizaina kramiņš, ar kuru uzšķilt uguni un saliekamie iesmiņi stilīgai un ērtai atpūtai dabā. Ja nu kādam laukā sals degungals, bet tomēr gribas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, tad mēs iesakām jaunumu etnoaerobika ar dažādu tautu mūzikas elementiem.
Absolūts jaunums. Šobrīd sporta klubos aktuālo etnotreniņu programmu radījuši 3 Latvijas fitnes treneri, un tās pamatā ir dažādas tautu dejas un tradīcijas. Ietver sevī Āfriku, Arābu zemes, arī kaut kas ir no Ķīnas, no Japānas. Pilnīgi nopietni, es nemāku dejot. Un tikai tāpēc esmu šeit. Etno nodarbības apmeklēšanai nav ne dzimuma, ne vecuma ierobežojumi. Arī tērpa izvēle ir katra paša ziņā. Treneri valkā Latvijā radītu lina kostīmu. Nodarbības laikā var gan stiepties, gan vingrot, gan atslābināties un kārtīgi izlēkāties, prātā veidojot dažādas asociācijas. Pilnīgi brīvas asociācijas. Tu vari justies kā lācis, ja tev ļoti patīk. Vai tu vari saisties arī, es nezinu, kā tik labi dejotāji. Tālūk Latvijas fitnesa stils iekaro sporta zāles tepat un drīzumā arī ārzemēs. Daktarīši vienmēr saka, galvenais ir kustēties, tad arī būs dzīves prieks. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!